Labdien! Iepriekšējās stundās mēs runājām par apgaismību, Franču revolūciju un Napoleona kariem. Šajā video ļoti īsi parunāsim par to, kā Eiropa izskatās, kā Eiropa veidojas pēc Napoleona kariem. Tātad savā maksimumā Francija Napoleona laikā aizņem lielāko daļu Eiropas, ir pakļāvusi Spāniju, Itāliju, bijušo Svētās Romas impēriju, Prūsiju, Austriju lielā mērā, kā arī daļu no Skandināvijas, tādā veidā kontrolējot visu kontinentālo Eiropu. Un tāda situācija faktiski ir līdz 1812. gada karam, kad Francija neveiksmīgi mēģina iekarot Krieviju. Tas beidzās ar Napoleona sakāvi Leipcigas kaujā, un 1814. gadā Sestā koalīcija sakauja Napoleonu, ieņem Parīzi, ar to faktiski beidzot Napoleona valdīšanas ēru, un izsūta viņu uz Elbas salu vidusjūrā. Trimdā Napoleons nepavada ilgi. 1815. gadā viņš atgriežas Francijā, mēģina vēlreiz sagrābt varu, mēģina nostiprināties, bet viņam pietrūkst atbalsta, viņam pietrūkst militārā spēka, un to dēvē par 100 dienu valdīšanu, pēc kuras faktiski Napoleona vara arī uz visiem laikiem beidzās. Viņu vēlreiz izsūta, šoreiz uz Svētās Helēnas salu Atlantijas okeānā, kur viņš arī 1821. gadā mirst. Bet kas tad notiek ar Eiropu, ar Eiropas valstīm pēc tam, kad Napoleons ir sakauts? Jau 1814. gadā, uzreiz pēc Napoleona pirmās sakāves, kļūst skaidrs, ka kaut kas jādara ar Francijas mantojumu un jādara diezgan radikāli, jo Napoleons ir atstājis ļoti būtiskas sekas Eiropas gan kartē, gan cilvēku apziņā. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem, ko uzvarētāju valstis uzskata, kas viņiem ir jādara, ir jāatjauno monarhija Francijā. Tāpēc, ka lai gan mēs par Napoleonu mācāmies kā par imperatoru, atcerēsimies, ka viņš nāk no trešās šķiras, būtībā viņš netiek uzskatīts par likumīgu valdnieku, līdz ar to prioritārs uzdevums ir atjaunot likumisko monarhiju, jo lielākā daļa pārējo Eiropas valstu visu ļaunumu sapni saskata tieši revolūcijā, un lai cik neprogresīvi tas būtu, tātad apgaismības ideja straujā izplatīšanās. Tātad pēc Napoleona kariem Francijā tiek atjaunot Burbonu dinastija un tronī kāpj Ludvigs 18. Visbūtiskākie jautājumi par to, kas notiks ar Eiropu pēc Napoleona kariem, tiek lemti Vīnes kongresā. Un Vīnes kongress tiek uzskatīts par pirmo diplomātisko kongresu pasaules vēsturē, jo viņa mērķis ir ne tikai uzvarētājiem tikt galā ar uzvarēto Franciju, bet faktiski kopā strādājot vismaz līdz 100 dienu valdīšanai, pēc tam Francija tiek vairāk izolēta, domāt par Eiropas nākotni, domāt par to, kā nodrošināt tālāko sadarbību. Un Vīnes kongresā tātad tiek pieņemta virkne ar lietām. Viena attiecas, kā jau minēju, uz monarhijas atjaunošanu, restaurāciju un tostarp arī uz reliģiskajiem aspektiem, bet tostarp tiek izveidota Vācu valstu savienība, kas ir Svētās Romas impērijas vietā, ko Napoleons galīgi likvidēja, iekarojot, tātad izveidojas vēl trešais vāciskais lielums bez Prūsijas un Austrijas. Tāpat Vīnes kongresā tiek runāts par tālāko starptautiskās diplomātijas attīstību. Viens no būtiskākajiem aspektiem tiek izveidota Svētā savienība, jeb trīs imperatoru savienība, kas sevī ietver Krieviju, Austriju, Prūsiju, un kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt to, ko viņi uzskata par normālo pasaules kārtību. Tātad divas lietas. Pirmkārt, nostiprināt iedragāto kristīgās baznīcas autoritāti, un otrkārt, nodrošināt to, ka Eiropā neizplatās revolucionāras idejas arī turpmāk. Tātad, ja mēs kopsavelkam to, kas notiek pēc Napoleona kariem, mums pirmkārt jāatcerās, ka ir mēģinājums atgriezties pie Eiropas tādas, kāda tā bija nevis pirms Napoleona vienkārši, bet pirms Franču revolūcijas, tādā veidā daļai vismaz apkarojot arī apgaismības ideju izplatību. Notiek pāreja no tā, ko mēs redzējām kā apgaismības idejas, uz jaunām domāšanas sistēmām Eiropā 19. gadsimtā. No tā rodas, piemēram,
Nacionālisms, visa veida politiskās skolas, konservatīvisms, liberālisms attīstas daļēji no tā. Pilnībā varam runāt par to, ka marksisms līdz ar industriālo revolūciju, par kuru runāsim nākamajās reizēs, arī veidojas apgaismības ietekmē. Tas būtu īsumā par Vīnes kongresu. Paldies!